Sveiki, draugi, youtuberi, un neaizmirsīsim arī heiterus. Tieši tā, tas esmu es, Ēriks Strauss. Jūs domājat, kāds interesants vlogs šovakar? Tāpēc, ka man nebija ko darīt, un es gribēju pāksties, pastījos YouTube'ā pāris videoklipus un nošpikoju no Ray Williama Johnsona vai no Shane Dawsona. Un esmu atpakaļ savā ādā. Šodien parunāsim par dzīves grūtībām, jo man tādu bijuši daudz, bet nerunāsim par mani, ja es negribu izklausīties iedomīgs. Sūtiet komentāros, lai es varētu jūs pažēlot, kas ar jums ir noticis pēdējā laikā, ilgākā laikā, jebkurā laikā, kā jums vēlaties. Un, ja jūs rakstīsiet man komentārus, varbūt es izaugšu pat 3 centimetriem vai pat 5 centimetriem garāks, jo ar jūsu palīdzību es augu. Gribēju pateikt, lai kāda būtu jūsu sāpe vai kaut kas tāds. Mēs būsim arī jums. Bet visticamāk, ka es viens. Man pāris cilvēki ir stāstījuši, ka viņiem ir baigās grūtības dzīvē, tur visādi ķibeles kļūmes. Jā, es neizstos divi pēc tāda cilvēka, kuram būtu tāds, jā, labi, es vairāk uztver to nopietnāk. Tāpēc, lai ko jūs darat, nedariet pāri sev, jo dzīvē, es domāju, ka tur nav vienkārši jēgas tā darīt. Kad jēga vienkārši vajadzētu pakārties, vienkārši kādi, ja var dzīvot dzīvi, lielu dzīvi. Es tā jūtu, ka man dīži nav par ko runāt, tāpēc pasakiet, ja jums patīk šāda veida vlogi, vai arī nē. Jūs to varat droši rakstīt komentāros. Ja jums patīk, uzrakstiet kaut ko jauku. Ja jums kaut kas nepatīk, vienkārši uzrakstiet kaut ko rupju vai kaut ko tādu, es neapvainošos. Varbūt. Es taču jūs mīlēt nevaru visu laiku. Kaut kad jau arī jāpadusmājās. Paldies, ka skatījāties šo videoklipu, šo īpašo vlogu, un izrādiet mīlestību saviem tuviniekiem, draugiem, vai pat kādam uz ielas, ja jums ir tik daudz mīlestības, ko rādīt. Es tikai iesaku. Un arī pačakojiet man uz čomus Latvian Creeper un Black Movie Dynamite. Subscribojiet viņiem. Varat to darīt arī man, ja vēlaties. Ja nē, jūs varat darīt, ko gribat. Es neapvainošos, es ceru. Un izrādēt puišiem mīlestību. Viņi to ir pelnījuši. Un laiks neizdevušajiem kadriem, kurus es salaidu grīstē, kā piemēram šo. Joki, ne? Labi, tagad būs blūperi. Labdien! Es aizmirstu tekstu. Es esmu atpakaļ savā ādā. Jūs varētu man atsūtīt, kas ar jums ir noticis pēdējā brīdī. Nebaidieties, es nekošu. Varbūt tomēr bišķi.